Krīzes un problēmas jūs patstāvīgi piedzīvojat savā privātajā dzīvē. Šie vienmēr ir saudabīgi, interesanti, neparasti cilvēki, kuri dzīvo ārpus kastes. Uzdevums, kuru jūs veicat neapzināti, jūs transformējat citiem cilvēkiem viņu apziņu tieši ar savu atšķirīgo domāšanu, uzvedību, viedokli, ģērbšanās stilu, vai kā nu katram tas izpaužas. Jums ir iedotas ģeniālas prāta spējas, un tieši tādēļ jūs vienmēr aicinu atnākt uz konsultāciju, lai jūs varētu vairāk apzināties, vai jūs izpaužat šīs savas prāta spējas vai nē. Jo jums ir jāsaprot, ja ir grūti no visa tā, kas notiek jūsu galvā. Vakaros ir grūtāk iemigt, ir grūtāk atslēgt savu domāšanu, galvā ir patstāvīgs haoss, bardaks, tas vien nozīmē to, jūsu potenciāls nav izpausts. Un šādā veidā jums cenšas parādīt. Meklē atbildes dziļāk. Jums apkārt valda kaut kāds bardaks. Bardaks bieži vien ir ne tikai jūsu galvā, bet arī jūsu dzīvē. Jūs esat cilvēki, kuriem ir jārisina problēmas. Un ja jūs šo lauciņu nesat sakārtojuši, krīzes un problēmas jūs patstāvīgi piedzīvojat savā privātajā dzīvē. Jūs no mazas mušas mācēsiet vienmēr uzpūst lielu ziloni. Krīzi radot pašu. Liela daļa cilvēku baidas, kad atnākot uz konsultācijas pastāstīšu kaut ko biedējošu, kaut ko sliktu, gluži pretēji, es neko nepareģoju. Es tev vienkārši palīdzēšu labāk saprast sevi un tavā dzīvē notiekošo. Bonusā pastāstot vēl gan par bērniem, gan par partneri. Tas jau ir iekļauts cenā. Arī tevi aizrauj numeroloģija septītniekiem. Numeroloģijas tēma patiks, jo īpaši izveidojusi vairākas apmācību programmas, dažādām vēlmēm. Tu ar to varētu nodarboties profesionāli un konsultēt, vai vienkārši savām vajadzībām, lai labāk saprastu sevi un apkārtējos cilvēkus. Raksti man privāti un par visu pastāstīšu tev detalizētāk.